ir mans jaunais izdomātais tags. Oh, wow. Pagaidi, nerunā tad, kad ir tāds svešs, jo tad ir tas kamerā. Sveiki visiem, ar jums esmu es, Alise. Šodien man ir jauns video, un šis video ir shopping tag. Pienācis brīdis, ka man ir izdomāts mans tags. Un šis tags būs shopping tags. Es izdomāju 10 jautājumus, un atbildēšu šodien uz tiem. Un ietegošu arī citus cilvēkus, kuri varēs atbildēt šiem pašiem jautājumiem. Un šie jautājumi, protams, saistīti ar iepirkšanos, jo šis ir shopping tag, iepirkšanās tag. Tagad varam sākt. Pirmais jautājums. Kurā lielveikalā tev vislabāk patīk iepirkties, vai kurš ir tas mīļākais lielveikals? Mans vismīļākais lielveikals ir Spice un Rīga Plaza, jo pirmkārt jau tie ir vistuvāk manām mājām, un tie man patīk vislabāk. Es tur nekad nevarētu apmaldīties, jo es zinu to lielveikalu no galvas. Tie ap divi man mīļākie lielveikali, un tajos arī visbiežāk iepērkos. Otrais jautājums. Cik bieži tu parasti iepērcies? Es iepērkos apmēram reizi mēnesī. Man nav tā, kad es iepērkos. Man parasti nav tā, ejam tagad iepirkties, tagad es iztērēšu visu savu naudu, jo man ir jānopērk tās. Bet es parasti ik pa laikam nopērku dažas lietas. Man nav tādas lielās iepirkšanās dienas. Bet, ik pa laikam jau ir, bet parasti es nopērku, ja man kaut ko vajag, es vienkārši viņu nopērku. Un, tā, ja es, teiksim, eju garam veikalam, es viņai ieeju kaut ko nopērku, bet man nav tādas lielās reizes. Trešais jautājums. Kurš ir tavs mīļākais apģērba veikals? Man ir, laikam, 4 mīļākie apģērba veikali. Man mīļākie apģērba veikali sākas ar Abercrombie & Fitch. Patīk arī ļoti Aeropostā. Tad man ļoti patīk arī Forever 21. Tik ļoti krieviski tāpat. Forever 21. Man patīk arī Forever 21 un H&M. Tā kā tie ir mani 4 mīļākie. Ceturtais jautājums. Ar ko tev vislabāk patīk iepirkties? Man vislabāk patīk iepirkties kopā ar draugiem. Tad man ir vieglāk, jo man arī citreiz draugi var pateikt labas padomas, ko labāk pirkt un tādā gadā. Tāpēc noteikti viennozīmīgi kopā ar draugiem, bet ne vairāk kā 3 cilvēkiem. 5. jautājums. Kādas krāsas dominē tavā skapī, vai man noteikti tā ir zila, melna un balta? 6. jautājums. Kādi ir tavi mīļākie apģērba veidi, kurus tu pēc? Te viennozīmīgi ir bikses vai krakli, jo man mājās ir ļoti daudz krakli. Tie viennozīmīgi ir vai nu krakli vai nu bikses, jo es neesmu ne svārku, ne klejušu cienītāji, tādēļ es kleitu, tādēļ es labāk pērku kraklus vai bikses. Cik ilgi tu parasti iepērcies? Ja ir tās retās reizes, kad es aizēju uz veikalu ar domu, ka man ir jānopērk tas un tas, tad es tur pavadu visu dienu, jo visticamāk es ņemu līdz draugus un mēs tur parasti daudz ko daram. Bet, ja ir tās mazās reizes, ka es vienkārši pārēju garām veikalam un ir tāds mamma, man vajag bikses, tad es vienkārši ieskrēju uz 5 minūtēm, paņemu tās bikses un eju ārā. Nesamaksājot. 8. jautājums. Kādi ir tavi mīļākie aksesuāri vai vispār aksesuāri, ko tu visbiežāk pērc? Tie noteikti mani būs auskari, jo es neesmu aksesuāru cienītāju. Es parasti nevelku aksesuārus, bet ja nu tomēr, tad vai tā ir rokas kāda, tikai vienu rokas prātu vispār velku. Vai arī tie ir auskari. Priekšpēdējais, jeb 9. jautājums. Kā tu sauktu savu veikalu? Es nezinu, kā es sauktu savu veikalu. Tev bija variants. Jā, tas bija Alises style. Jeb seksī style. Jaunais veikals Alises style. Nākiet un pērkiet bonus drēmi. Tiem go. Pats pēdējais un 10. jautājums ir, ko tu nominē tālāk? Tātad es tālāk nominēju Elioli, Cindy Lo. Nezinu, vai tu to taisīsi, bet es zinu, ka tu man skaties. Un, ja tu negribi, tu to var netaisīt. Un es jums nespēju to taisīt, bet es jūs nominēju, ja jūs vēlaties, jūs varat to uztaisīt. Jā. Līnu Elīzu, Edim Peri un Sugar Queens. Tas bija arī viss. Es ceru, ka jūs to uztaisīsiet, būtu ļoti priecīga. Un es ļoti ceru, ka šis viss tags aizies tālāk. Ceru, ka jums patiks šis videoklips, nospiediet like, ja jums tas patika. Un arī subscribe, jo es esmu ļoti priecīga par to, ka man jau ir tik daudz subscriberi. Ok, labi, viss pietiks. Paldies, skatījies un tā.